Čau visiem! Pēc jūsu lūguma vēstulēs nolēmu uzfilmēt manu matu rutīnas video. Jūs man vairāk kārt rakstījāt, lai es pastāstu, kā kopu savus matus. Saviem matiem es pievēršu lielu uzmanību, lietoju ne tikai matu līdzekļus, bet arī vitamīnus, kuri paredzētu matu stiprināšanai. Piebildīšu, ka pašai no sevis man ir taisni un slideni mati. Nu ko, aiziet? Pirmais, ko es daru pirms matu mazgāšanas, ir kārtīgi izķemmēju tos, jo tad pēc mazgāšanas man tie ir mazāk sapinkojušies. Par cik mana galva sāda ir problemātiska, Latvijas apstākļos man palīdz tikai šis darbas šampūns, tas ļoti labi palīdz pret galvas ādas taukošanos. Matus es mazgāju tikai remdenā ūdenī, jo augsts vai karsts ūdens traumē matu saknes. Šampūnu pirms lieku matos, saputoju to rokās. Matus mazgāju maigi ar masējošām kustībām. Ikdienā es lietoju matu balzāmu, bet vienreiz nedēļā matos ielieku masku un to turu 10 minūtes. Man patīk maskas, kurām sastāvā ir keratīns, jo tas dod matiem spīdumu. Masku nekad nelieku saknēs, jo tad mati kļūst taukaini. Kamēr masku turu matos, paralēli izdaru ko citu, šajā gadījumā epilēju kājas. Pēc 10 minūtēm izskaloju masku un ietinu matus dvielī, lai apžūst. Dvieli neturu ilgāk par 15 minūtēm. Uz mitriem matiem uzlieku Stenders veikalā pirktu matu eļļu. Šo eļļu biju pieminējusi kā pie saviem vasaras favorītiem, jo joprojām manas domas nav mainījušās. Tā padara matus mīkstus, spīdīgus un smaržīgus. Eļļu tāpat kā matu masku nelieku saknēs.
Šoreiz matu apjomam izvēlējos Schwarzkopf izmizināmu ūdeni. Parasti es matus nežāvēju, bet, ja ir vajadzība, tad žāvēju ar augsto gaisu, matu augšanas virzienā. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Это мой последний... Он был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ceru, ka jums patika šis video un ceru, ka uzzinājāt ko jaunu. Uz tikšanos nākamajā video. Jūsu Brenda Vī.